Tātad mēs esam Tukumrēna ģimnāzijas 11. klases skolāni, un mēs izvēlamies izveidot nelielu ieskatiņu par to, kas ir lejuplādēt un nolādēt, un ko labāk izvēlēties. Mani sauc Elīna. Anna. Raitis. Tātad Skatāmies. Lejuplādēt vai nolādēt? Tāds ir jautājums. nolādēt. Manuprāt, labāk būtu mūzika legāli lejuplādēt. Bet es domāju, ka abiem variantiem nav nevainas. Bet kāpēc gan, lai mēs lejuplādētu likumīgi par maksu, ja mēs turam dzīvi bez maksas? Mums pat nav jāmaksā, reāli. Savā ziņā taisnība jau ir, bet lejuplādēt mūziku par samaksu mēs atbalstam mūziķus. Un tā kā parādam to, ka mums patīk tas, ko viņi mums dara. Neaizskaram autortiesības. Un no vienas puses, iztēlojoties sevi šo mūziķu vietā, es gribētu saņemt atalgojumu par savu padarīto darbu. No tāda viedokļa, jā, es piekrītu jums. Bet lādēsim, draugi. Nenolādē, lejuplādē. Nolādē. Nē, klausi mani un lejuplādē. Nolādē, tas tev neko nemaksās. Es lejuplādēšu. Japāņu pasaulē dāvāja šādu teicienu, kokam ir divi gali. Arī šajā gadījumā ir divas puses. Vieni grib ar šīm tiesībām saņemt naudu. Bet citi grib tās pārkāpt. Klausās, es nolādēju. Jā, šitā ir baigi labā dziesma. Tā ir tā jaunā. Es viņu dabūju tik ātri, vienkārši nolādējot. Tu nolādēji? Jā. Tu nezināji, ka tagad ir stilīgi lejuplādēt? Bet tu esi pat nebijis aizdomājusies, bet turpmāk domāju tā darīt. Tad... Jo mēs tā palīdzam mūziķiem, viņi gribētu vēl joprojām muzicēt, lai nepārtrauktu. Tad tā ir ļoti labi doma. Es viņu droši vien vienkārši lejuplādēšanos nolādēšu. Tieši tā, Licī. Darīsim tā kopā. Davai. Dodamies pie manis. Klausies, kāpēc Rimī skan tikai viena radiostācija? Protams, ka viņi nopirka, lai nepārkāptu autortiesības. Tātad mēs esam satikuši DJ T un Rihardu Vētru, kurš ir beatmakers. Un tātad, kad jūs kad jūs spēlējat ballītēs, jūs lādējat vai lejuplādējat? Lādējam vai lejupielādējam? Jā. Nē, mēs pērkam. Jūs Nu, lielāko daļu, jā. Lielākā daļa jūs pērkat. Un arī tu pēc savus beats, vai tu pats rada beatus? Pats, jā. Un arī tu kāds cits no tevs var nopirkt? Jā. Un kurā vietā tu pārdod savus beatus? Soundcloudā. Ričstone. Abonējiet. Tātad, liels paldies! Lūdzu. Jā. Klausies, es ņēmu vērā tavu padomu par mūzikas lejupielādēšanu. Un es esmu lejupielādējusi. Un gan dziesmas kvalitāte un viss ir labāks. Nav tik sapņu pārmetumu. Un dziedātāji un dziesmas arī palikušas vairāk, un ne? Jā. Tas es jau tev teicu, cik pieci. Cik pieci. Viņš nozog? Esi savādāks. Izvēlies legāli. www.nolādēts.lv